Kā otro gadu pēc kārtas jau vienkārši vislabākās emocijas? Es teiktu, māja beigas vienkārši esam, jo vienmēr jau ir jauki spēlēt jaunai publikai, un viņi mūs paceļ, kā arī mēs viņus paceļam, un tas ir, man tā liekas, super. Es jau no pagājušā gada gaidīju šo uzstāšanos. Es arī. Lieliski, es esmu jau šeit visu dienu, vērtēju jaunos talantus, kas arī bija ļoti jauks moments manā ikdienā, redzēt arī to, ka jaunie tiešām kaut ko dara un labi dara. Un jā, forši, man patīk, ka pārcēlāmies ar visu šo festivālu uz Ludmalu. Ļoti jauki. Starp citu, es arī, kad es spēlēju pie bungām, bija tad īstenībā tas skats, kad pavarās tā jūra, priekšā ir pūlis, un tu skaties vienkārši tāds ļoti romantisks, es teiktu. Ļoti romantisks. Ne? Es kā spēlēju, jā, ļoti romantiski, un es spēlēju un domāju, cik žēl, kad manā jaunībā jauniešiem tik krūti pasākumi nebija. Bērnība, tas ir no cik gadiem? Man vēl turpinās bērnība. Es gribēju teikt, ja bērnība, tad pagalm kāds festivāls, kas tika organizēts Skate, un tā, ka paši tur organizējam tā. Es tā iedomājos bērnību. Man bērnība, es atceros, 16 gados sāku spēlēt savu grupu, Pent and Dreams, un tad mums bija beach partijas un tādu festivālu, ja tas skaidās. Vai vajag kaut ko no 10 gadu? No 10 gadiem. Tad es nepiedalījos vēl festivālos. Es drusciņ senāks esmu, un tad es zinu, ka 85. 87. gadā, kad bija Liepājas dzintari un tādu festivālu, tas bija ļoti nozīmīgi cilvēkiem. Un tiešām es ceru, ka Latvijā arī atgriezīsies tie laiki, kad jauniešiem un vecākiem cilvēkiem vienalga, ka festivāli būs kaut kas ļoti tāds, kad tom gatavosies kā svētkiem. Tas pasākums, kurā es piedalījos 12 gadu vecumā, Rigo, tas bija Saldus saule? Nē, tas bija Liepājas dzintara atzimšana, tā kā tāds kaut kāds. Jā, es tajā ielicu. Tas bija mans tāds pirmais lielais pagrieziena punkts. Mēs vēlamies ko? Saistīt savu nākotni ar muziku. To jau tā baigi nezinu, kad ir tas pagrieziens. Viņš tā pats no sevis notikās. Man tēvs bija muziķis, un tad man tas pagrieziens jau bija jau tāds 180 grādos jau no dzimšanas, principā. Viņš jau uz Krāsu bunžām spēlēja jau un pārdeva biļetes saviem koncertiem jau 5-6 gadu vecumā. Visas burtnīcas bija piezīmētas ar mūziķiem un ģitārām, un tā tas vienkārši noteikti. Un tevs pagrieziens? Mans pagrieziens bija, ka es neatceros, un man tas vēl negāja pat pamatskolā, kad es piesēdos pie bungām. Tās bija manas mammas brāļa bungas. Piesēdos tur kaut ko, tas varbūt kaut kā iedeva impulsu kaut kā. Nu visu tas viņiem iedod. Atjaunošanas kārtas. Nē, tas iedod prieku un enerģiju un var pabūt kopā ar saviem vienaudžiem un ir daudz labas muzikas un tas viņus izglīto visnotaļ, es domāju. Un tas mudina viņus darīt kaut ko foršu. Nevis vienkārši staigāt kaut kur pa kaktiem. Nata! Aminata! Jā. Mums viņš deva prieku, vai ne? Jā. Ļoti lielu prieku. Jā, ļoti pozitīvu deva prieku. Tas ir pats galvenais. Prieks. Jo, principā ar šo pasākumu mēs vakar arī atklājām, bet ar šo pasākumu mēs tā kārtīgi atklājām Open Air pasākumu sezonu. Un, manuprāt, šis ir ļoti labs starts. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad mēs jūtamies ļoti pacelāti. Turam tradīcijas. Noteikti. Es atceros, manā jaunībā, manā bērnībā bija tāds lielā balva, kur tie sumo bija visi tie. Tas bija labais. Ja ZZ čempionāts ir kaut kas tāds, kā man toreiz tas pasākums šodien, tad baigi super. Es noteikti piedalītos. Mēs novēlam viņiem arī turpināt cīnīties, jo dzīve ir viena liela cīņa. Un, ja gadījumā ir kāds kritums un nav vēlamies rezultātu sasniegt, vienmēr ir iespēja to sasniegt un pēc tā tiekties. Iet uz mērķi un ieklausīties savā sirdsbalsīm. Darīt to, kas patīk. Varbūt atceļam šo jautājumu. Atceļam varbūt. Tu tiešām gribi dzirdēt? Es nezinu. Nav. Es gleznoju pa naktīm. Un es esmu dzirdējis, ka man ir savu talants. Bet es pats nezinu, vai man ir. Ļoti labi, viņam ļoti labs gleznas ir.
Kāds mans ir? Mans varētu talants būt paspēt visur. Būt visur. Jā. Es ražoju mēbeles reizēm. Pagaidām priekš sevis, bet man ir doma tādu mazu dizaina studiju atvērt kaut kad, ja būs līdzekļi, protams, un tā, ZZ čempionāts. Nē, es to daru, jā, bet priekš sevis, jā. Mājās ļoti daudz, ko es iekārtoju. Ja man vajag kaut kādu skapi, es viņu vienkārši uztaisu. Ja man vajag gultus, viņu vienkārši uzražoju. Jūs zināt, kas jums jāaicina uz 10 gadiem? Jūs zināt, mums tur ir jābūt. Un mēs vēlam, lai viņiem tā torte garšo. Mēs tur būsim! Jā! Jūs bez mums neko nesāksiet nekādā!